Šī ir viena no manas veidotajām Latvijas savvaļas augu pļauju dobēm, kā to varētu nosaukt. To veido vietējās augu sugas, šobrīd krāšņi zied. Tas ir pagraba jumts, kas ir apbērts ar granti, un tajā pirms pusotra gada, vēlā rudenī, pēc šīs te kaudzes uzbēršanas, tika iesēti tādi augi, kas Latvijā dzīvo sausās, skaļķainās pļavās un grančainās vietās, arī ceļmalās, kur reizēm var redzēt šādu krāšņu ziedēšanu. Nu, te ir, piemēram, kalnu āboliņš, baltais, tepat ļoti koši šobrīd zied pērkoņa amoliņa zeltenā krāsā. Brīnišķīgi izskatās uzziedējušie daglīši, tepat arī riktējas uz ziedēšanu ilzītes, pa kādai armērijai, kas gan ir vairāk tāds dārza elements, kas te ir pieaucies, bet arī nav slikti. Un vēlāk ziedēs ar savvaļas burkāns, zied jau pa kādai vidējai ceļtakai. Un kopumā izskatās labi, bet pats labākais, ka šie te tukšumi, kur ir plika granta šobrīd, kas vēl nav apaugusi tik īsā laikā, tās ir ļoti lielisks vietas kukaiņiem, kas veido aliņas smiltī, grantī, vientuļās bites, kamenes un vēl daži, kas vai nu izmanto kādu citu dzīvnieku veidot salas vai izroktās paši. Un, protams, šeit siltā saulainā dienā notiek liela zumoņa lidošana un visnotaļ šis te objekts ir ļoti interesants apu teksnētājiem. Jūs varat izveidot kaut ko līdzīgu. Es domāju, ka būs priecīgi un interesanti arī veidošanas procesā.